Noslēgušās izšķirošās spēles Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņā volejbolā. Cīņu par galveno titulu uzsāka 15 komandas no Šenkara līgas, Nacionālās un Pirmās līgas. Finālā tikās RTU robežsardze un Polijūras ozolnieku volejbolisti. Paldies mūsu skatītājiem, bija klāt atbalstīt. Varbūt, ja būtu otro setu izdevies vinnēt, noturēt vadību, tad varēja būt vēl spraigāk tā spēle. Jau kļūst par tradīciju, ka pirms Latvijas kausa finālspēlēm tiek sveikti volejbola veterāni, kuri aizvadītajā gadā svinējuši nozīmīgas savas dzīves jubilejas. Veterānu ieguldījumu volejbola attīstībā novērtēja arī sacensību ģenerālsponsora Latvijas Dzelzceļa pārstāvis Guntis Mačs. Un volejbols viens no tiem sporta veidiem, kur cilvēks var darboties neierobežotā vecuma amplitūdā, bet kā sākumā piesaistīt tos cilvēkus pie veselīga sporta veida. Protams, ar interesantu spēli, ar savu sporta veidu varoņiem, kāda savā laikā bija gan Raimonds Vilds, gan Aleksandrs Beļevičs, Pāvils Seļvānovs, Jurijs Deveikus, citi vēl atcerās, vēl vecāka gada gājuma sportistus. Kāpēc gan nedarīt to, jo man liekas, ka, investējot sportā, mēs investējam vispār gan savā nākotnē, gan mūsu bērnu nākotnē. Pēc 4 gadu pārtraukuma finālā triumfēja RTU robežsardze, kuras samērā pārliecinošā cīņā pārspēja Polijūras ozolnieku komandu. Lai gan ozolnieku komandai bija iespēja pārņemt iniciatīvu mačā, tomēr pieļautās kļūdas izšķirošajos brīžos izdarīja savu. RTU robežsardzes komandas treneris Raimonds Vilde apmierināts ar finālspēles un visa kausa veiksmīgajiem rezultātiem. Izdevās labi sagatavoties, gan psiholoģiski, gan labā fiziskā formā. Neskatoties to, ka mums diezgan maz maiņu iespēja. Paldies puišiem, ka viņi izturēja. Volejbola sezona turpinās, un jau šīs nedēļas nogalē volejbola fani varēs vērot Austrumeiropas volejbola zonālās asociācijas jauniešu čempionāta spēles Daugavpilī. Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.